Stūle te puika kukanam 3. Telts, kas paredzēta uzstādīšanai uz automašīnas jumta un domāt 3 personām. Telts ir pieejama 2 dažādās krāsās. Viena ir olīvu zaļa un otra ir pelēka. Pateicoties stūles izvēlētajam materiālam, varam būt droši, ka mūsu miegs vienmēr būs sausumā un svaigā gaisā. Papildus tam telts ir aprīkota ar moskītu sietiem, kas nozīmē, ka odi jūsu miegu netraucēs. Guļvieta. 8 cm biezs matracis, un kā jau minēju, telts ir paredzēta 3 personām. Bet, ja mēs ieskatāmies iekšā, tad manā skatījumā šeit var gulēt 2 pieaugušie ar 2 bērniem, kuri nav vecāki par 5 gadiem. Telts ir aprīkota ar 2 ieejām un 2 lodziņiem katrā no pusēm. Telts komplektācijā ietilpst šādi te 2 stieņi. Tie ir paredzēti, lai mēs pieskrojētu viņus apakšā pie platformas, lai tālāk jau mēs varētu piestiprināt tos pie jumta šķērstieņiem. Šī te detaļa iebīdās iekšā, un šī te detaļa apņems jumta šķērstieni. Kā arī teleskopiskās trepas. Teleskopiskās trepas ir ļoti labas ar to, ka viņas ir salokāmas ļoti mazā izmērā, kā arī tam, ka, ja jūs liekat telti uz vieglās automašīnas, attiecīgi jums būs zamāks. Vai arī, ja jūs to liekat uz kādu no augstajiem džipiem, tad jūs tiksiet pie savējās telts, izvelkot trepas maksimālajā garumā. Un 8 gabali šādi te stiernīši, lai mēs varētu nostiprināt lietus aizsargus. Un pārvadāšanai paredzēts tents, kas ir neitrālā krāsā un no izturīga ūdens necaurlaidīga materiāla, lai jūsējā telts būtu arī pēc pārvadāšanas tīra un sausa. Pārvadāšanas laikā jumta telts izskatīsies šādi. Pārklāt ar šo te speciālo pārvadāšanas materiālu pa visu perimetru iet kārtīgs rāvējslēdzējs un vēl pārēt šādas te stiprināšanas štropas. Tieši tādā pašā izskatā jumta telti arī mēs varam uzglabāt savā garāžā vai bērniņos vai šķūnī. Biežāk uzdotie jautājumi. Kāda ir maksimālā telts kravnesība? Telts kravnesība ir 3 personas, 272 kg. Kāds ir pašas telts svars? Telts svars ir 53 kg. Kādi ir telts iekšējie izmēri? Garums 244 cm, platums 142 cm. Kāds ir maksimālais braukšanas ātrums, ar kādu mēs varam pārvietoties, pārvadājot šo te jumta telti? Maksimālais braukšanas ātrums ir 130 km/h. Vai ar automašīnu mēs drīkstam pārvietoties, kad telts ir izklātā formā, sagatavot gulēšanai? Nē, tas nebūtu vēlams, jo tad, kad telts mums ir uzstādīts uz automašīnas un mēs tajā varam iekļūt, tad ir nolaists trepīts. Un pārvietojoties ar automašīnu, mēs trepīts varam nolaust. Bet, ja gadījumā esat noparkojušies un saprotat to, ka mašīna stāv kaut kur nedaudz slīpi vai gribētos nedaudz taisnāk novietot, tad varam pārbraukt lēnām, mierīgi, bet skatāmies, lai nekādi citi apstākļi mums to netraucētu darīt. Vai tas ir kāds koks, vai tās ir tās pašas trepītes. Katrā ziņā ar to ir jābūt uzmanīgam. Cik ilgu laiku aizņem telts uzstādīšanu? Tad, kad mēs telti uzstādam pirmo reizi uz automašīnas, respektīvi nostiprinam platformu pie pašiem jumta reliņiem, tad šī te uzstādīšana aizņem aptuveni pusstundu laiku. Bet tad jau, kad mēs esam ceļojumā un mēs esam nokļuvuši līdz savai naktsmītnei, tad telts izlaišana notiek 5 minūšu laikā.